Labvakar visiem vēlreiz. Paldies, ka ieradāties uz šo manu webināru. Mans vārds Dācis Spāra, un šodien mēs strādājam ar tēmu pieņemu un mīlu savu ķermeni. Un pirms mēs ķeramies pie nopietniem darbiem, atkal atgriežamies pie sevis, atceramies mūsu piesākumu vingrinājumu, papaķējam pa savām rociņām, un atkal sākam, es esmu, savu vārdu, uzvārdu, un tikai savu vārdu, uzvārdu. Es esmu Dācis Spāra, un jūs sakat savu vārdu, uzvārdu. Un tikai. Es esmu Olga Genzika. Olga, es tev atslēgšu skaņu, vai mums neiet tā kā vairāk trokšņi. Pēc tam, kad ja būs vēlēšanās runāt, tad arī varēs runāt, ja? Tad viss skaņas visiem. Turpinām. Es esmu un tikai. Tikai tiem, kas ir gaisma, vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un tagad tā kā atkārtojot vienam aiz manis. Es esmu vārds uz vārds. Un pastraut noķert sevi. Izsaucu sevi, vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Ar nolūku veikt absorbētā vīņa atrasinājumu. Ar zītiskāt vīņa atrasinājumu. Dvēseles atpazīšanu. Sirds centra optimizēšanu. Traumatiskā stresa atlaišanu. Veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu. Tad mūsu šodienas tēma ir tīri ķermenis, mūsu attiecības ar ķermeni. Ķermenis patiesībā ir viens no mūsu aspektiem, līdzīgi kā prāts, apziņa, zemapziņa, sirds, dvēsele, gars. Ļoti bieži cilvēki identificē sevi ar ķermeni, ceļš tie, kas sāk mosties un saprot, ka ir kaut kas vairāk nekā ķermenis. Ar ķermeni mēs arī identificējam sevi pārsvarā bērnībā. Un paiet laiks, mēs saprotam, ka mēs esam ne tikai ķermenis, bet ķermenis ir ļoti, ļoti būtiski mūsu daļam. Diemžēl ar ķermeni ir tā, ka ir dažādas reliģiskās mācības, kuras ķermeni un viņa vajadzības noliedz. Un tad visi šie aizliegumi sāk rāties. Un beigās mēs noliedzam savu ķermeni, un mēs sākam uzskatīt, ka ķermenis mums vairs nav tik labs, kā mums gribētos. Vēl var gadīties arī tā, ka tad, kad dvēsele ir iemiesojusies fiziskajā ķermenī, tad ir šis pirmotnējais šoks, ka kā dvēseles mēs spējam pārvietoties garu līmenī visos virzienos, un pēkšņi mēs esam ierobežoti šajā fiziskajā telpā. Un tas ir kā pilnīgs šoks, tā ir trauma, ka mēs nespējam vairs atrasties tur, kur mēs vēlamies. Un šī trauma mūs iesēžos arī zemapziņā dziļi un rada neapmierinātību ar mūsu fizisko ķermeni. Un vēlāk ar laiku nāk palīgā mūsu vecāki, it sevišķi tad, ja viņi mūs soda fiziski, un tad, kad viņi mums nodara fiziskās sāpes mūsu fiziskajam ķermenim, tad mēs arī sākam dusmoties pašu savu ķermeni, jo mums sāp tāpēc, ka mums ir ķermenis. Un vēl vēlāk mēs sākam skatīties televizoru, un sākam reaģēt uz reklāmām, un sākam salīdzināt sevi ar citiem cilvēkiem.
un rodās savu fiziskā ķermeņa nepieņemšanu, ja mēs neesam tik tievi, tik gari, vai tik resni, un tik īsi, un tik balti, vai tik melni, un tik blondi, vai tik tumšmutaini, kā kāds cits, kuru mēs uzskatām par etalonu kaut kādu iemeslu dēļ. Un tos etalonus mums parāda televīzijā, bet tos mēs ieraugam. Es pirms jau bērnu dārzā, un es liekas, ka tas otrs ir labāks kaut kādā ziņā par mani, tāpēc, ka viņam ir cits ķermenis. Olga, to pirmo tekstu es tev sūtīšu pilnīgi visiem, to pēc tam varēs atkārtot, un nākošos nopietnos tekstus es rādīšu uz ekrānu, tad būtu vieglāk sakot līdzi kaut ko nesaproti. Jā, kad es gatavoju šim te webināram, tad arī meditēju un ar savu muskuļu testu jautāju zilumziņā un augstākiem spēkiem, tad kuras ir tās tēmas, ar kurām vajadzētu sākt strādāt. Un dīvainā kārtā parādīja, ka ir jārisina pirms konflikti ar mūsu vecākiem, tieši vecāku starpā un dzimtas līmenī. Jo izrādās šie te konflikti, kas ir bijuši starp mūsu vecākiem, kas kā informācija ir mums ierakstījusies, pēc tam atspogļojas arī mūsu iekšējos konfliktos, mūsu dažādiem aspektiem un mūsu savstarpējo nepieņemšanu. Un tāpēc mūsu pirmie lūgumi būs tieši par to, lai mēs spētu atrisināt konfliktus, pirmkārt ar sevi, ar saviem dažādiem aspektiem, tālāk mūsu vecāku starpā un arī tālāk dzimtā un dažādās paudzēs. Es kā vienmēr padalīšos ar savu ekrānu. Jūs varat izvēlēties, klausīties un runāt līdzi, nelasot tekstu, un šoreiz es to darīšu lēnāk nekā iepriekšējā reizē. Bet, protams, jūs varat arī skatīties tekstā, ko es esmu rakstījis, es sevišķi arī grūti saprast tādas frāzes, ko es esmu pateikusi. Okay. Tad ķeramies lēnām pie darba. Es, vārds uzvārds. Izsaucu sevi, vārds uzvārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar manu ķermeni, sirdi, dvēseli, apziņu, zemapziņu, garu. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas un visus un ikvienus konfliktus mūsu starpā, atrisināt astrālajā plaknē. Es lūdzu analizēt šo konfliktu rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram. Es lūdzu mums visiem būt atvērtiem un vēlēties, piedot viens otram un arī sevi. Un tagad ieklausieties sevī, kādas fiziskās sajūtas jūs jūtat ķermenī, kas mainās, kādas ainas pēkšņi parādās acu priekšā, kādas apziņas nāk, un kādas domas raisās prātā. Un tāda neliela pauze, mēs procesu esam palaiduši. Un tad ķeramies pie nākošā lūguma. Es, vārds uzvārds, izsaucu manu mammu, nosauciet viņas vārdu uzvārdu, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar manu tēti, nosauciet viņa vārdu uzvārdu.
Es lūdzu viņiem abiem veikt dvēseles atpazīšanu, absorbētā dviņa atrisināšanu, parazītiskā dviņa atrisināšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, atgūšanās no skumjām atrisināšanu un veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu. Es lūdzu analizēt viņu abu laika līnijas un visus un ikvienu konfliktus viņu starpā. Atrisināt astrālajā plaknē. Es lūdzu analizēt šo konfliktu rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai viņi abi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai viņi abi lūgtu piedošanu viens otram. Es lūdzu viņiem abiem būt atvērtiem un vēlēties piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu viņus abus atlaist jebkādu vajadzību pēc atriebības, atmaksas un pabeigšanas. Un atkal ieklausieties sevī, kas ar jums notiek pēc šī lūguma noskaitīšanas. Un atgādinu, ka nav nozīmes, vai jūsu vecāki ir joprojām dzīvi, vai ir miruši, vai viens no viņiem dzīves, otrs ir miris. Šie lūgumi, šī izpirkšanas tiesa darbojās garu pasaulē, vēseļu līmenī, un līdz ar to vēseļu līmenī šie konflikti var tikt atrisināti. Un otra lieta, kas ir būtiska, ka mēs drīkstam izsaukt citus cilvēkus un lūgt risināt konfliktus viņu starpā. Šo izpirkšanas tiesu, tā ir katras dvēseles brīvā izvēle, uz izpirkšanas tiesu ierasties un piedalīties. Vienīgi tas, ka tās dvēseles, kas ir mirušas, tām ir pienākums ierasties. Tie, kas ir dzīvie cilvēki, viņiem ir brīvā griba, viņi var nenākt un nevēlēties risināt konfliktus. Varbūt, ka viņi ieradīsies un atrisinās savus konfliktus, varbūt, ka nē. To jūs pēc tam redzēsiet reālajā dzīvē, vai būs iedarbojies. Šis pirmais lūgums starp vecākiem bija konkrēti adresēts vecākiem, un vecāki būs iekļaut arī nākošajā lūgumā, kur mēs izsauksim visus cimdas līnijas locekļus, visus senčus, tieši ļoti līdzīgi lūgumu. Tad atkal varat atkārtot aiz manis. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām, visiem maniem senčiem. Es lūdzu visām dvēselēm, kas pieder manām dzimtas līnijām, veikt dvēseles atpazīšanu, absorbētā dviņa atrisināšanu, parazītiskā dviņa atrisināšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu,
atgūšanās no skumjām, atrisināšanu, veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas un visus un ikvienu konfliktus mūsu starpā atrisināt astrālajā plaknē. Es lūdzu analizēt šo konfliktu rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram. Es lūdzu mums visiem būt atvērtiem un vēlēties piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu mūs visus atlaist ar kādu vajadzību pēc atriebības, atmaksas un pabeigšanas. Un atkal ieklausieties sevī, kas ar jums notiek. Un uzrakstiet, vai jutāt kādas enerģijas kustības savā ķermenī. Un kas izmainījās pēc šo lūgumu noskaitīšanas. Kā neliela organisko saiti, kā jums veicās. Vai mūsu enerģiskās sistēmas vēl tā kā pielāgojās, nostabilizējās, pirms mēs dodamies tālāk. Visi taču raksta. Kas nozīmē frāzi absorbētā dvīņa atrisināšana, parazītas kā dvīņa atrisināšana, jā. Šajā te lūgumā, kur ir tie dvīņi un dvēseles atpazīšana, tās visas ir, tie visi ir ātrie lūgumi, kurus šīs te metodes autore Ēmija Džo ir iekodējusi un ar garu pasaulē ir iepazīstinājis, kas tas tāds ir. Zem katra no šiem nosaukumiem slēpjas daudz dažādi lūgumi, un tieši par dvīņiem ir ideja tāda, ka tā, kad bērniņš mammai puncī ieviešās, kad ir tā pirmā sēkla iesējusies, tad ļoti bieži vairāk nekā dvīņi piedzimst gadījumos, tad pie vairāk nekā 50% gadījumu patiesībā sākumā ir vairāk dvīņu grūtniecība. Bet jau pirmajās dienās, pirmajās nedēļās kāds no šiem dvīņiem iet bojā, un dēļ tā, ka daba ir taupīga, tad visas šūnas, kas bija sākotnēji izmantotas tā bojā gājušā bērneņa ķermeņa būvniecībā, tiek izmantotas atlikušā ķermeņa būvniecībā. Un līdz ar to mūsu ķermenī var būt daļas, kuras ir kas patiesībā neesam mēs, ja, tad, kas pieder tam otram cilvēcim, kurš neattīsties un par kuru pat vecāki neuzzināja. Un parazītiskais dvīnis ir tieši šāds pats dvīnis, tikai ar to, ka tur ir notikusi kaut kāda trauma, un šī te trauma ir radījusi to, ka tā dvīņa enerģija ir ļoti kaitnieciska mums. Mazliet iztraucē pēdējos divos teikumos. Tas nekas, ja kāds to patraucē, protams, ir patīkami, ja neviens neiestraucē šo te lūgumu laikā, bet jums ir tāds ieraksts pēc webināra, visticamāk, nākošās dienas laikā es jums nosūtīšu ierakstu arī šos pašus lūgumu tekstus, tā kā jums varēsiet strādāt arī pēc tam atkārtot tos pašus lūgumus, varēsiet pastrādāt. Kas ar tām skumjām? Arī tas pats ātrajā lūgumā arī ir tieši tas pats, ka mēs skumjas mums iestrāks ķermenī, un lai viņas tiktu izsūtītas laukā no ķermeņa, tātad ir
šis ātrais lūgums, vai tas kādos līmeņos ir jāstrādā, tad vai tas tā kaitīgā enerģija, kas ir avots ir skumjas, tad viņi tiek izskatīt laukā no mūsu ķermeņa. Par tiem ātrajiem lūgumiem noteikti kādreiz arī uztaisījuši atsevišķu webināru, izstāstīt vairāk precīzāk, kas aiz tiem visiem slēpjas. Tad arī sapratnes būs lielāka. Tā, ķeramies tālāk pie mūsu pašu ķermeņiem. Un pirmā doma, ka mums ķermeņa spēja paši sev dziedināt. Un pasakiet savu apgalvojumu, mans ķermenis spēja sev dziedināt pats. Cik tas jums ir patiesi, novērtēt to skalā no 0 līdz 10, kur 0 tās ir muļķības un 10 tā ir patiesība. 99, jā. Ir 10, jā. Ir kādam, kam ir mazāk par 10? 5. Labi. Jo ir tā, ka, protams, tie, kas ilgāk ar sevi strādā, jā, tiem ir šī ticība varbūt spēcīgāk, bet šeit atkal ir programmēšana, ko mēs saņem no bērnības, ka, ja mēs saslimstam, tad ir jāiet pie ārsta un jāiedzer tabletīte. Tad nevis ķermenis pats ciedinās, mums izciedinās tabletīte. Ne pat bērni, kuriem ir sāp galva, saka, mamma iedod man tabletīti. Bērnībā viņi iemācās tos, ka viņus dziedinās tabletīte. Un nonāk līdz šai sapratnē, ka patiesībā tabletīte ir tikai palīga līdzeklis, kurš reizēm darbojās kā placebo, tas pozitīvais efekts, ka mēs ticam, ka tas, ko mēs izmantojam, tas arī darbojās. Tas ietekmē to, vai ķermenis ciedinās vai nē. Bet to mēs varam mainīt. Šos skaitļus, kas kādi jums bija, ja ir 10, jūs, protams, vienalga varat izmantot arī lūkšanas un stiprināt savu ticību, bet ja nav 10, tad atkal sakojiet nākošajam lūgumam un atkal varat gan lasīt, gan arī klausīties, ko sakies mums priekšā, neiesties sajūtās un izjust katru vārdu, ko jūs pasakat. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, ar manu ķermeni, visiem maniem apziņas līmeņiem, ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos iedot sev. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Ar visiem maniem apziņas līmeņiem. Ar nolūku palielināt manu ticību tam, ka mans ķermenis ir spējīgs pats sevi dziedināt. Atkal ieklausieties arī, kas ar jums notiek, un kas notiek ar šo skaidru, kur jūs atpakaļ novērtējāt. Cik patiesi ir apgalvojums, mans ķermenis dziedina sev pats, mans ķermenis pats spēj sev dziedināt. Jā vai nē? Ja tas ir nē, vai arī tas nav 10, es izsaucu jebkādu pretēju informāciju uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku koriģēt to tās izcelsmes vietās. Un tad mēs tad piesakam cīņu lielajai farmai, un mēs sakam, ka mūsu ķermeņi sev dziedina paši. Viņiem ir šī spēja
sev dziedināt pašiem, no jebkuru skaitas. Mēs varam izvēlēties palīdzēt savam ķermenim ar dažādiem preparātiem. Līdzīgi kā mēs dzeram tējas, bet mēs saslimstam. Mēs varam dzert arī vitamīnus, mēs varam dzert arī nopietnākas zāles. Bet arī ķermenī pašai šī spēja dziedināties. Vai jūs tagad ticat, ka ķermenis dziedina sev pats? Vai ir kāds, kuram joprojām ir nē? Ja kāds ir, atsaucieties, vai nu pamājiet man ar roku, ja kam ir ieslēgt, uzrakstiet. Visiem stingrs jā. Kā mēs visi esam. Nav nē, bet nav arī 10. Tā, es izsaucu visus iemeslus. Tāpēc es pilnībā neticu, ka mans ķermenis spēja sev dziedināt pats. Kāpēc man pietrūkst enerģija? Uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Kā ir tagad? Uz cik tagad ir? Kāds vērtējums? Vai šis skaidrs mainās, tas, ka pēc katra no šiem lūgumiem? Kamdien ir izdevīgi nedziedināt sevi. Jā, sekundārais viegums no jebkuras slimības ir kaut kāds, kur ir vērsts atlaist. Tu noteikti šo frāzi vari pateikt, un tad tā kā pavērtat, kas ar tevi notiek. Jā, tā tas ir ļoti lieliski, ja jūs sadzirdat tur atbildes sevī, un jūs viņas vienkārši tāpatās, kā jūs izsāsat ar kurus iemeslus, jā, tad koriģēt šīs frāzes, pilnveidot, un arī mācīties izmantot šo te lielisko metodi tieši savai situācijai. Vai arī šo vienkāršo lūgumu, kur tikko skaitījām, tad analizēt visu iemeslu, koriģēt tos to izcelsmes vietā, atkārtot tik ilgi, kamēr jūs dabūsiet stabilu desmitnieku. Ja, tad pēc katra no šiem lūgumiem šis skaidrs var palielināties. Ja viņš nepalielinās, protams, ir jāmeklē blakus iemesli, ja, tad kaut kāds vēl šīs frāzes, kas jums pašiem nāk, kāpēc skaidrs paliek stabili kaut kādā zemākā līmenī. Tad vēl vienu par dziedināšanu. Es, vārds uzvārds, izsaucu sevi, vārds uzvārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem, ar visām manām ķermeņa šūnām, ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos ticēt, zināt un būt pārliecinātai un sagaidīt, ka mans ķermenis dziedinās sevi pats. Es atvainojos savam ķermenim par to, ka aizmirstu, cik spēcīgs tas ir. Es atvainojos par to, ka to pārpratu.
Es atvainojos savam ķermenim par visām sāpēm, kuras tam esmu nodarījusi dēļ savas nezināšanas. Ja jūs atnācāt uz šo te webināru, tad droši vien ir kaut kādas jūsu īpašās attiecības ar ķermeni un kaut kāds aspekts, kaut kāda daļa ķermenī, kas ne īpaši patīk. Viena liela daļa tas ir mūsu tieši ārējais izskats. Un, lai mēs varētu tālāk tā veiksmīgi strādāt, tad pabeidziet teikumu es esmu un ielieciet pareizo vārdu, tas savu raksturojumu. Es esmu tieva, gara, prasna, pārāk īsa, pārāk tieva. Kāds ir jūsējais? Vai ir kāds, kurš vienīgais, kā var pabeigt šo teikumu, ir es esmu perfekta, es esmu perfekts? Ja ir, atsaucieties. Ja ne, tad uzrakstiet, kādi ir šie jūsējie vārdi. Es esmu skaista. Labi. Es esmu diezgan smuka. Labi. Es esmu simpātiska. Es gribu domāt, ka atkarībā ar ko salīdzinu. Jā, mūsu labais prāts. Uzreiz meklē programmu un cenšas kaut ko sliktu pateikt. Es esmu mūžīga, taču tad sapratu, ka ķermeni vispār negribu ņemt vērā. Jā, interesanti atklāsme. Es esmu lieko svaru. Okay. Es esmu vidēji ķermeņa uzbūve. Labi. Nu, ko tad kopīgi mums visiem vienu lūgumu, kur jums katram nāksies nedaudz pielāgot pēc tās frāzes, kur jūs tikko rakstījāt, bet ja vien nav viss ideāli, tad to vārdu, kas jums varbūt īpaši patīk savā apzīmējumā, vai to sajūtu, kāpēc nav perfekti. Es vārds uzvārds. Izsaucu visas kaitīgās sajūtas, domas, idejas, visus kaitīgos ticējumus attiecībā uz manu ķermeni, arī attiecībā uz manu svaru un izskatu, uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām. Es lūdzu, lai tās tiktu koriģētas to izcelsmes vietās. Es vairāk nepieņemu šīs kaitīgās domas, sajūtas, idejas un šos ticējumus manā ķermenī.
Tad uz mirklīti aiztaisiet acis un iztēlojieties, ka jūsu priekšā atrodas jūsu ķermenis. Pavērot, kādas ir jūsu attiecības ar ķermeni. Ja jūsu starpā plūst tikai un vienīgi mīlestība, pieņemšana, cieņa, atbalsts, vai tomēr ir kādas citas sajūtas, domas, cita veida attieksme. Jūs viens otram izsakat kādus pārmetumus, kādi tie ir. Kurš kuram tos izsaka? Ķermenis jums vai jūsu ķermenim? Es reizēm nesaprotu, ko es daru. Ķermenim kā visu šūnu kopumam ir sava apziņa, un katrai šūnai ir sava apziņa. Šis vingrinājums ir tās, kas ļauj mums paskatīties uz šo cita mūsu aspekta, viņa apziņu un novērtēt, kādas ir mūsu savstarpējās attiecības. Un arī tā pavērot, no kādas pozīcijas jūs raudzījāties uz savu ķermeni. Kas jūs šajā mirklī bijat, ka jūs raudzījāties? Vai jūs esat prāts, zemapziņa, vai jūs esat sirds, varbūt vēsela vai gars, vai vēl kaut kas cits, kas redz šos visus aspektus, arī vēseli un garu, un jūs esat novērotājs. Kurš ir tas, kurš redz ķermeni? Kādas jums atklāsmes nāca? Varbūt īsti padalieties. Uzrakstiet šatā, kas ir tas, ko jūs ieraudzījāt. Tad ieklausos ķermenī. Ieliecam atkal sēdēt, saka ķermenis. Pulsā viņi izskrēdina. Nu, šajā tā jautrajā koronas laikā, kad mums ir mājasēde piespiedu kārtā, tad tas ir īpaši svarīgi. Bet noteikti arī ceļš tā kā sēdošs darbs tiem cilvēkiem, kuriem tas arī varētu būt būtiski, lai vairāk kustības būtu pieejamas. Sarūkojos, apskājos, vienojos. Cik ilgs man darīšu pāri? Prāts ir kā barjera, kas neļauj dvēselē būt kontaktā ar ķermeni, arī pats prāts no tā distancējas. Tu varētu būt vērts pastīties vēl tieši uz šīs dažādos aspektus un personāla kontakts, kas ir tas, kāpēc prāts to dara. Vai tur ir kaut kādas bailes, kaut kāda nedrošības sajūta par to, kas būs kontakts ar ķermeni. Ķermenis gribētu vairāk uztēties, tikties un apmainīties ar enerģiju ar citiem cilvēkiem. Vidē, ka uz ķermeni pastīties nevis kā miesu, bet no gara un dvēseles skatījumu. Tieši tā. Man patīk skatīties uz ķermeni kā uz transporta līdzekli, ar kuru mana dvēsele spēja pārvietoties pa šo pasauli.
un pēc tam tāda ļoti augstas kvalitātes transporta līdzekļi, kurš spēja pats sev cienāt. Tad mana mašīna nav jāved uz servisu remontēt, viņa pati remontējas. Jā, tad pati dziedinās. Bija laba sastarpēja saprašanās. Okay. Mēs tomēr kopīgi izdarīsim, veiksim vienu meditāciju un atvainosimies ķermenim par visām iespējamām sliktajām lietām, ko mēs esam darījuši. Un skatīsimies pēc tam, kā mainījās jūsu attieksme pret ķermeni un tieši jūsu ķermeņa attieksme pret jums. Pat tad, ja likās, ka sākumā viss ir ideāli, kā labas attiecības ar ķermeni. Tā kā taisiet astiņas ciet. Un, ja iespējams, tad varēsiet atkārtot aiz manis skaļi, tagad es skaitīšu šīs nelielās frāzes. Ja nē, tad jūs varat arī klusiņā pie sevi skaitīt. Ja kaut kur liekas pārāk ātri, tad vienkārši pasakiet jā. Un iesākumā iztēloties uz brīnišķīgāko ūdenskritumu, kādu vien varat iztēloties. Un tas ir tāds maģisks ūdenskritums, jo tas ir gan skaists, gan silts vienlaicīgi. Un tas ir nomierinoši un veldzējoši. Un gadījumā, ja jums ir karsti, tas ir atvēsinoši, bet nav augsts, un ja jums ir vēsi, tad viņš jau sasilda. Un iztēloties, ka jūs nostājaties zem šī ūdenskrituma un ļaujiet ūdenim tecēt pār jūsu ķermeni. Un katra frāze, kuru jūs turpmāk izrunāsiet, skavos prom visas tās negatīvās enerģijas, kas tiks atraisītas. Jūs visi kā ķerami tiks skavots visprojām. Un tad atkārtoties manis. Es vārds uzvārds. Izsaucu sevi vārds uzvārds. Es pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku atļaut sev piedot pagātni. Es lūdzu sevi piedot manu pagātni. Es atvainojos sev par to, ka pietiekoši nenovērtēju sevi. Es atvainojos sev par to, ka pietiekoši nenovērtēju sevi. Es atvainojos sev par to, ka neticēju sev. Ka neticēju savām spējām. Ka neticēju tam, ko esmu spējīga radīt. Es atvainojos savam ķermenim. Es atvainojos savai apziņai. Es atvainojos savai sirdī. Es atvainojos savai zemapziņai. Es atvainojos savai dvēselē. Visiem saviem apziņas līmeņiem par to, ka neticēju sev. Es lūdzu koriģēt šo enerģiju tās izcelsmes vietās. Es atvainojos, ka neticēju savām iespējām, ka nedzīvoju saskaņā ar savām cerībām, saviem sapņiem un vēlmēm un savām sirds tieksmēm. Es atvainojos sev. Tagad es vairs tā nedomāju. Es atvainojos sev. Es atvainojos savam ķermenim par to, ka
par to pietiekoši nerūpējos. Es atvainojos par to, ka ēdu lietas, par kurām zināju, ka tās nevajag ēst. Es atvainojos, ka ticēju, ka ir lietas, ko nevajag ēst. Un par to, ka vienalga tās ēdu. Es izsaucu šos ticējumus uz pilno izpirkšanas tiesu, lai tie tiktu koriģēti. Es atvainojos par to, ka dzēru dzērienus, par kuriem zināju, ka man tos nevajadzētu dzert. Es atvainojos, ka ticēju, ka ir dzērieni, kurus man nevajadzētu dzert, un ka vienalga dzēru tos. Es atvainojos par manas veiktajām izvēlēm, par manu rīcību. Es atvainojos savam ķermenim par to, ka darīju lietas, ko zināju, ka man nevajadzēja darīt. Es izsaucu visas šīs manas nožēlas uz pilno izpirkšanas tiesu, lai tās tiktu koriģētas to izcelsmes vietās. Es atvainojos savam ķermenim par visām vielām, kuras lietoju, kaut arī zināju, ka man tās nevajadzētu lietot. Es atvainojos savam ķermenim par ikvienu un visiem pārdarījumiem, kurus sev nodarīju. Es atvainojos savam ķermenim par visiem un ikvienu savainojumu, kuriem es ļāvu notikt, kurus es guvu. Es atvainojos savam ķermenim par to, ka ļāvu sev savainoties. Es atvainojos par visiem un ikvienu skrāpējumu, iegriezumu, dūrumu, nobrāzumu, sasitumu, apdegumu. Es atvainojos savam ķermenim par visām slimībām, kuras es sev izraisīju, apzināti vai neapzināti. Es atvainojos savam ķermenim par visām vardarbības epizodēm, par katru vardarbību pret mani. Es atvainojos manam ķermenim par to, ka biju iesaistīts šajā vardarbībā. Es atvainojos savam ķermenim par visiem negadījumiem, avārijām, ja ir tāds bijušas, par visiem laustajiem kauliem. Es lūdzu, lai man tiktu piedots. Es atvainojos savam ķermenim par visām un ikvienu medicīniskajām manipulācijām, visām operācijām, ja tādas mums bija. Es atvainojos savam ķermenim par visiem kaitējumiem, kas tam tika nodarīti, par visām sāpēm, kuras tam izraisīju, vai ļāvu tam izraisīt. Es atvainojos par ausu caurduršanu, ja jums bija piercingiem, tetovējumiem,
par visiem adatu dūrumiem, visiem sitieniem ar āmuru. Es lūdzu, lai man tiktu piedots. Es lūdzu sev piedot sev. Es atvainojos par visām neatrisinātajām un neatlaistajām dusmām. Es izsaucu visas šīs dusmas uz pilno izspriešanas tiesu, lai tās tiktu koriģētas to izcelsmes vietās. Es lūdzu koriģēt arī visu naidu, kas vēl ir manī. Es atvainojos par šo naidu. Es atvainojos savam ķermenim, ka neatlaidu šo naidu ātrāk. Es izsaucu to uz pilno izspriešanas tiesu, un šis naids tiktu koriģēts tā izcelsmes vietās. Es atvainojos savam ķermenim par visu neiecietību, kas ir manī. Es izsaucu visu šo neiecietību uz pilno izspriešanas tiesu un lūdzu koriģēt to tās izcelsmes vietās. Es atvainojos savam ķermenim par visām un ikvienu seksuālajām problēmām, par visām reizēm, kad nodarbojos ar seksu, kad to patiesībā īsti nevēlējos, kad mans ķermenis vēl tam nebija īsti gatavs. Es lūdzu savam ķermenim piedošanu par to. Es atvainojos savam ķermenim par visu savu slinkumu, par savu slinkošanu. Es lūdzu sevi piedot manu nevēlēšanos rīkoties, manu nespēju saņemties, manu motivācijas trūkumu. Es lūdzu, lai man tas viss tiktu piedots. Es atvainojos savam ķermenim par visām neveiktajām darbībām, par visu, kas netika izdarīts slinkuma dēļ. Es atvainojos, ka neredzēju savas patiesās vēlmes un vajadzības, kas slēpās aiz manas slinkuma, ka neredzēju enerģijas un motivācijas trūkumu, ka indēju sevi ar domām par slinkumu. Es lūdzu par to visu piedošanu. Es izsaucu visu savu slinkumu uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku analizēt un koriģēt visas enerģijas, kas ar to saistīts to izcelsmes vietās. Es atvainojos savam ķermenim par visām slepkavnieciskajām domām, par katru reizi, kad nevēlējos dzīvot vai vēlējos nomirt, un par katru savu vēlmi nogalināt citas dzīvās būtnes. Es izsaucu visus iemeslus šīm slepkavnieciskajām domām uz pilno izpirkšanas tiesu, lai tie tiktu analizēti un koriģēti to izcelsmes vietās. Es pateicos savam ķermenim par šo piedošanu.
Es esmu pateicīga manam ķermenim par to, ka man tika piedots. Es pateicos savam ķermenim. Un tad plānām taisīt acis vaļā. Un priekstās šeit un tagad. Un sajust, kas mainījās pēc šīs milzīgās atvainošanās. Ja ir vēlēšanās, varat uzrakstīt man īsu atgrieznisko saiti. Miers un pieņemšana. Lieliski. Liels darbs mums tā nevar atgūties uzreiz, jā, tas tā varētu būt. Es jums iztās materiālus nosūtīšu vēl vairākas citas frāzes, tā kā es jums ieteiktu pārlasīt viņus un paskatīties, varbūt ir vēl kaut kādas tēmas, kas ar jums runā, kas norizonē. Un arī vēl tās ietot par tām citām tēmām atvainoties. Mazinājās vainas sajūta, jā. Okay. Kaut kas. Labi, tā kā mums ir lielā tēma, mums bija pieņem un mīl savu ķermeni, tad vēl pāris lūgumi un pastīsimies, kā jums būs, kādu vērtējumu jūs varēsiet teikt par to, lai jūs mīlat un pieņemat savu ķermeni, kas tas ir, bet tomēr vēl ir kaut kas darbs jāiegulda un jāstrādā ar sevi. Atkal atkārtojoties manis, es vārds uzvārds, izsaucu sevi vārds uzvārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar manu ķermeni, ar nolūku pieņemt un mīlēt manu ķermeni tādu, kāds tas ir. Es lūdzu sevi būt mierā ar savu ķermeni tādu, kāds tas ir. Un tad ieklausieties sevi un novērtējiet. Cik patiesi ir apgalvojums, es pieņemu savu ķermeni tādu, kāds tas ir. Skalā no 0 līdz 10. 0 absolūtās muļķības, nepieņemat, absolūti. Un 10, jā, 100% taisnība, es pieņemu savu ķermeni tāds, kāds tas ir. 9, 7, 2. 7. 8, 7, 10, 9. Jā, diezgan plašā diapazonā, jā, tad ir par prieku un pateicību 10, lieliski. Olga, tev var gadīties, ka šis skaidrs ir ievērojami zemāks nekā pārējiem, dēļ tā, ka mēs pārējie esam to diezgan daudz strādājuši. Un viss, kas attiecās uz piedošanu sev, daļai ietekmē arī tieši fizisko ķermeni. Tā kā
Tev ir vērts turpināt strādāt un meklēt tos iemeslus, kāpēc ir tikai divnieks. Ja? Un arī nākošajā reizē mēs vairāk pievērsīsimies strādāšanā tieši ar konkrētām ķermeņa daļām. Un arī tur tev varētu manifestēt, gan tas, ko mēs esam darījuši, tas skatīties vecās tēmas, vai arī uz priekšu turpināt un darboties tālāk, lai sev palīdzētu un pieņemt sev ar viņu vairāk. Bet mēs vēl pāris lūgums noskaitīsim. Tādu vienu lielāku. Tad, ja ir 10 mērķis tiem cilvēkiem, kam ir 10, jūs varat izvēlēties, vai jūs šo nākošo lūgumu skaitat vai nē. Kam nav 10 mērķis, tad droši atkārtojat atkal kopā ar mani. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem. Visām manām dzimtas līnijām. Visiem mūsu pavadoņiem un Dievu. Es lūdzu analizēt visas manas laika līnijas un atklāt visus un ikvienu iemeslu, kāpēc es pilnībā nepieņemu un nemīlu savu ķermeni un neesmu pilnīgā mierā ar to, kāds tas ir. Es lūdzu analizēt šos iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu sevi atlaist visas kaitīgās domas, idejas un visus ticējumus, kas traucē man mīlēt, pieņemt savu ķermeni un būt mierā ar to tādu, kāds tas ir. Un atkal ieklausieties sevī, kas notiek ar jūsu skaitli, vai tas mainās? Ja jā, tad kā? Uzrakstiet, ja jums nebija nekādas izmaiņas, vai arī ja bija izmaiņas un kādas kā nomainīja šis skaitlis, tad es pieņemu savu ķermeni tādu, kāds tas ir. Cik tas jums šobrīd ir patiesi? Uz 1, 9, pieņemu, jā. Varbūt 3 no 2 pakāpnes, jā. Ja jums nav desmitnieks, cipars paaugstinājās, ja jums nav desmitnieks, tad notestējiet, tā kā iekšēji pajautājiet sev, vai es esmu neapmierināta ar visu savu ķermeni vai ar kādu konkrētu tā daļu. Un ja jā, tad ar kuru? Kas tieši manā ķermenī man joprojām nepatīk? Ko tieši savā ķermenī es joprojām nespēju pieņemt? Un kas ir vairāk nepatikšana vai nepieņemšana? Es nepieņemu vai man nepatīk? Kas ir spēcīgāks? Un kas tieši nepatīk? Kāda tā daļa vai visa ķermenis kopā? Nepatīk viss. Daļas nepatīk. Šķiet nepatīk.
Vajadzētu strādāt ar to, ka ir vairāk citi cilvēki pieredzē, kas nav pieņēmuši joprojām nepieņem manu ķermeni. Pavisam noteikti. Ar to var skatīties no abām pusēm, vai nu ir konflikti ar šiem cilvēkiem, kuri ir jārisina, vai arī viņi tikai spoguļo to, ko pats sevī nepieņem. Un to, kāpēc tev ir svarīgs to šo citu cilvēku viedoklis. Grūti pieņemt, ka novecoju. Zaudšu ir. Okay, atkal atkārtoties manis, bet tad jums nāksies likt iekšā to tieši daļu, vai tas būs, ka es nepieņemu visu ķermeni vai kādu konkrētu daļu, kuru nepieņemat, vai arī kas nepatīk. Ja? Tad tā frāze jums būs jāpiekoģē pēc tā, ko jūs pamanījāt. Tad es vārds uz vārds izsaucu ko konkrēti šo savu vienu ķermeni daļu, visu ķermeni. Uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visiem un ikvienu iemeslu, kāpēc man šis ķermenis vai šī ķermeņa daļa nepatīk, vai es to nepieņemu. Es lūdzu analizēt visus šos iemeslus, un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es atvainojos savam ķermenim par to, ka man tas vai tā daļas joprojām nepatīk, vai es nespēju to pieņemt. Es lūdzu par to piedošanu. Es lūdzu arī piedošanu sev par to, ka izvēlējos šo konkrēto ķermeni. Un par to, ka negatīvi domāju par savu ķermeni. Es lūdzu sevi būt atvērtā un vēlēties, ieraudzīt, cik lielisks mans ķermenis patiesībā ir. Es lūdzu atlaist visu pretestību, kas man joprojām ir. Un es vēlēties novērtēt katru un ikvienu sīkumu, kas ir lielisks manā ķermenī. Es lūdzu sevi atteikties no visiem kaitīgajiem ticējumiem un visām idejām, kas joprojām dod negatīvu vērtējumu manam ķermenim.
Es lūdzu sevi izvēlēties tikai un vienīgi mīlēt savu ķermeni. Neatkarīgi no tā šī brīža stāvokļa. Es lūdzu sevi mīlestībā rūpēties par savu ķermeni. Es lūdzu sevi mīlēt savu ķermeni. Un būt mierā ar to. Es lūdzu sevi atlaist visu pretestību, kas ir manī, un kas nevēlas būt mierā ar manu ķermeni. Es sev piedod visu šo pretestību. Ieklausieties sevī. Un kas jums mainījās? Un kā vēl sev uzdot jautājumu, paši kā iepriekš apgalvojums. Es pieņemu savu ķermeni tādu, kāds tas ir. Cik tas tagad ir patiesi? 10. 10. Man patīk 10. Bet, ja nav, tad droši rakstīt savu skaitli. 9,5. Uz 4 pakāpties. Olga, tas var gadīties, ka tas arī ir tikai process tavā gadījumā, ka tev vajag kādu nakti pārgulēt un tad rīt naktī pavērtēt, kas notiek. Un, protams, ja negatīvās domas nāk galvā, tad ir jāstāsta, kas ir tas, ko tu domā, vai kāda ticējuma tev parādās. Jo ar tiem visiem ir vērts strādāt. 9. Daudz izteiktāk sajūta, ka esmu ķermeņa desmitnieks, ir sasniegts lieliski. Un tajā mirklī, kad mēs izsaucam izpirkšanas tiesu, ļoti bieži mēs momentā jūtam izmaiņas, bet gadās, kad arī, kad mums ir jāpārguļ kāda nakts. Un tāpēc patiesībā būs arī ļoti svarīgi, kā jūs jutīsieties rītdien. Cik patiesi tātad ir apgalvojums, es mīlu savu ķermeni? Man būs līdz 10. Uz 10. 10. Vai kādam no jums ir šis skaitlis zemāks nekā iepriekšējais? Ja apgalvojam, es pieņemu savu ķermeni. Varbūt lielāks. Vai savādāks nekā otrs skaitlis. Ir mēģums. Tas ir tās apetīti, interesanti. Zemāks krietni. Cik zemāks ir? Kāda ir šī atšķirība? 9,3. Es uzvēju, ka ir ko rakt. 10,8.
Labi, tie, kam nav 10. Es vārds uz vārds. Izsaucu visus iemeslus, kāpēc es joprojām pilnībā nemīlu savu ķermeni. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Es izsaucu uz šo izpirkšanas tiesu arī visus manus apziņas līmeņus, visas manas dzimtas līnijas. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas un atklāt visus un ikvienu iemeslu, kāpēc vēl es pilnībā nemīlu savu ķermeni. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt to izcelsmes vietās. Es lūdzu arī atklāt visas tās situācijas, ko esmu piedzīvojusi, un kuru dēļ es nespēju pilnībā mīlēt savu ķermeni. Es lūdzu šīs situācijas analizēt un koriģēt to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai man tiktu atgādināti visi un ik viens iemesli, kāpēc es varētu izvēlēties mīlēt savu ķermeni. Es lūdzu atlaist visas un ikvienu domas un ideju, kāpēc man nevajadzētu mīlēt manu ķermeni. Es lūdzu šīs domas un idejas koriģēt to izcelsmes vietās. Es lūdzu sev atgādināt sev, ka man ir tikai šis ķermenis šajā inkarnācijā. Un tāpēc tā ir mana atbildība mīlēt to un rūpēties par to. Es lūdzu sev piedošanu par to, ka līdz šim neesmu pilnībā mīlējis savu ķermeni. Es lūdzu sev būt atvērtai un vēlēties piedot sev. Un es lūdzu manu ķermeni piedot man, ka es to nemīlēju. Labi, nākam atkal atpakaļ. Un atkal sajūtamies, kas mainījās. Es mīlu savu ķermeni, cik tagad tas ir patiesi.
Uz 8 uzkāp. Lieliski. Labs leciens sanāca. 5 ir uzkāp, solkā, jā. Jauki. Soli pa solīt un kāp uz augšu. 9. Tad tas, ko mēs vienmēr varam lūgt, ir analizēt ticējumus, koriģēt ticējumus, tos, kas izraisa mūsu nemīlestību vai nepieņemšanu, vai nebūšanu mierā. Un tad ir labi, ja jūs vērojat savas domas un ieraugat šos ticējumus. Tad kas ir tas, kas nāk prātā, kad jūs domājat par savu ķermeni? Ja? Tad visi tādi vērtējumi, kas ir negatīvi. Ja? Un es saku, ka piecinieks ļoti sāp. Jā, tad noteikti nākošajā daļā to palīdzēs, kad mēs strādāsim konkrēti ar kādām ķermeņa daļām un tām, kuras tieši sāp, un tad varētu mainīties. Te ir tāds aburtais aplis. Sāp, jo nemīlu, un nemīlu, tāpēc, ka sāp. Tad kaut kādā veidā no tā apli izkāp laukā. Protams, tie visi arī fiziskie iemesli, kas ir dzīves laikā salasīt, kāpēc šīs sāpes veidojas, ar tiem vienkārši jāturpina strādāt un nav ar kuru no metodēm. Jā, tad viena lieta, ar ko ir vērstrāt, ir ticējumi. Otrs, tie ir notikumi. Jā, tad viss, ko esat piedzīvojuši un kas jums pēkšņi nāk atmiņā, kāpēc jūs ķermeni nedrīkstat mīlēt, vai kāpēc jūs nespējat mīlēt, tad tie ir notikumi. Tās arī ir emocijas, kas varbūt jūsos, ja, tad pavarat, ko es jūtu attiecībā pret savu ķermeni, ja es nemīlu viņu 100%, tad kas ir tas, ko es jūtu? Varbūt tur joprojām ir kāds kauns, pastaipies vai dusmas, un tad ir tas jālaiž vaļā. Nu, tad vēl ir kaut kādi konflikti, ja, kas joprojām ir iekšā. Nu, par spīti tam, ka mēs mūs saucam uz izpirkšanas tiesu. Tad kas ir tas, kas jums jūsu konkrētais stāsts? Ja. Lai kā es negribētu iekļauties stundām, es saku, ka pusotru stundu pagājusi, tāpēc vai ir kāds, kas vēlētos kaut ko īsi pateikt pēc šodienas padarītā darba? Jo šobrīd mēs atstāšu šeit tā, kā ir. Mūsu skaitlis nav visiem 10, nevis tā gadās. Bet vienīgais, ko jūs atkal redzējāt, vienīgais, jūs daudz ko redzējāt, bet kārtoreiz piedzīvojat, ka tomēr šis vērtējums mainās, viņš paliek lielāks. Un jā, ne visi lūgumi bija par jums, un varbūt ne visi tieši jums vajadzēja pie lūguma šodien tiek izmantoti, tad šo metodu mēs varam turpināt izmantot un palīdzēt sev. Okay. Ja jums nekā nav ko teikt, tad es no jums šajā teorētiskajā daļā atvedos. Palīdziet tie, kas grib strādāt vēl uz atlikušo pusstundu un laipni gaidīt mums būsiet nākošajā nedēļā, kad turpināsim darbu ar ķermeni. Un tad šo te ierakstu mēs tagad pagaidām